Labrīt! Čau, čau, čau! Čau! Labrīt! Čau! Kas tev te? Svētkos Rosovs. Man ir pie pierakstīšanās. Visiem lentītes ar adatīm. Brīn, lūdzu, apsteigā apkārt, un to šeit ir kafija. Jā. Lielās medībās ir tradīcijas un kārtība, kas katru gadu vairāk vai mazāk ir vienāda. Pirmais pulksteni 8 ir pulcēšanās, tā kā cilvēku daudz, visiem ir jāpiereģistrējas, jāiedzer kafiju, jāsasveicinās, jāsabučojas. Tad nākošais ļoti svarīgais ir līnija. Līnija ir ļoti nopietna, jo ir medību vadītājs, kurš izstāsta noteikumus. Nākošais posms ir neprognozējams, tas ir atkarīgs no tā, cik veiksmīgas šīs medības ir bijušas. Vai tas ir 1 masts, 2 masti. Un tad nākošais, mēs ierodamies šeit, visi ir izsalkuši. Tad ir pie ugunskuriem zupas, dzīvnieku dīrāšana, medījuma gatavošana un ir gaļas dalīšana. Tiek lozētas porcijas ar kārtību, mums tā ir pieņemts, un katra ģimene tad izlozējuši savu porciju. Arī ļoti svarīga medībām ir noslēgums, ka medība vadītājs un medība organizatori saka tādu kā rezumēju par to, kas ir bijis, kas ir noticis. Un tad, protams, tā kā tas ir 18. novembris, tā ir kāda patriotiska dziesma, šampanietis un torte. Gribējām nosaukt Jorčiņu. Labdien, mednieki un dzinēji! Laika apstākļi šogad būs ekstrēmākie. Slapš mežs un viss pārējais, bet ir cilvēki sagatavojušies, skoči notīti, viss ir kārtībā. Tātad šodien, neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, mēs dodamies mežā. Ir iecerēts izdzīt vismaz 2 mastus, tā lai kārtīgi var izjust spēles garšu. Šodien man būs tas gods vadīt medības priekš jums. Tad līdz ar to mums šodien ir 46 dzinēji un 20 mednieki, ar ko arī visus apsveicumi. Medības ir 3 veidu procesa medības, tad ir trofeju medības un gaļas medības. Un šīs ir viennozīmīgi procesa medības. Kad visi atnāk un mēs baudām dienu, laiku, un tā kā mums medības ir ikdiena vairāk vai mazāk, ņemot vērā, ka mans vīrs ir ļoti aktīvs mednieks, tad mums 18. novembra medības ir noteikti ģimenes pirmām kārtām. Jo atnāk cilvēki ar ģimenēm, kas ikdienā nav saistīti ar medībām, kurām medības vairāk vai mazāk, es pat teiktu, neinteresē ļoti daudziem, bet viņi zina, ka 18. novembrī mēs sapulcēsimies un iesim medībās un kopā pavadīsim dienu. Bet radās tā, ka Gundas ļoti interesanti un daudz stāstīja par medībām, un kā tur iet un kā tur neiet un tā un tā un tā. Un tad kāds no draugiem teica, bet vai mēs arī varam iet par dzinējiem? Mēs teicām, jā, kāpēc ne? Mēs izmēģinājām un tādas aizgāja. Un gandrīz katru gadu pirms lielajām medībām mēs domājam, šogad ne. Arī šogad mēs domājam, taču varbūt nevajag. 5 gadi ir bijuši ļoti jauki un tā. Un pirms medībām mums sāk zvanīt, kurā dienā, cikos mums ir jābūt, kas jāņem līdzi vieni pirms. Mēs nezinām, nākošie zvanu, mēs saprotam, ka mēs šobrīd nekur sprukt nevaram un medības notiek. Un pagājušajā naktī es domāju, un tā, man bija tādas bailes, ka ārvāc ārēja tāds laiks. Līs lietus grabināja pa logu, un es domāju, šausmas. Noteikti cilvēki nobīsies, slikts laiks, viņi izdomās kaut ko citu darīt un neatbrauks. Un šodien, kad es redzēju, ka atkal ir pilna sēta ar draugiem, kas ar ģimenēm ir atbraukuši, es biju priecīga un sapratu, ka tas ir baigi forši un ka to vajag. Esam gatavi iet. Te ir pļaviņa aiz krūmiem, jā. Teiksim tālāk ir pļaviņa. Reku viņas gals pienāca klāt līkumā, tieši augšā te pļaviņā var iet iekšā. Tā, Karīna, tur palika tā. Krista, paliec tu šito pusi, šitādā veidā, jā? Un šitā te, jā. Es Krista pastāst, ja mums ir kopējais. Kas? Gribēt citu mani līdz ceru, tad Krista. Būs. Tagad mēs vēl tikai ejam.
Un es saku, visām sievām noteikti vajag aiziet medībās un iziet tos mastus, lai tos vīrus saprastu medniekus. Kā tas ir, ka tu zvani un saki, kāpēc tu neesi mājās? Tāpēc, ka tu nevari pamest. Tu nevari pamest dzīvniekus tur, tu nevari pamest biedrus, kas ir apmaldījušies. Tev tas viss, ja tu esi tajā procesā, tu nevari tā vienkārši aiziet. Es arī sākumā, kad es savu vīru pat kā iepazinu ar medībām nebiju saistīta, es ļoti labi atceros, kas bija Nikina, kā tas ir iespējams, mums jāiet uz koncertu, vēl kaut kur, bet mans vīrs ir vienkārši medībās, un viņš zvana, piedod, es nebūšu. Un tagad izejot un saprotot, kā tas ir, ka tas ir azarts, tā ir atbildība vienam pret otru, tas ir process, no kuru nevar nemaz tā iziet ārā tajā brīdī. Un tāpēc visiem iesaku, ka vajag aiziet un izmēģināt tās medības. Brišana ir ne pa jokam, tie arumi vēl arī ir traki. Jā, bet klusums, pašlaik vēl nešauj neviens. Visi šie dzinēji, viņi tādi, kas pastāvīgi, jums tā kā Tas ir reize gadā. Šajā dienā praktiski viss ir patstāvīgi. Jā, kā 6 gadi atpakaļ nākuši klāt vēl, bet pārējais viss ir jau, kā saka, draugi. Bērnus jūs laižat dzinējot? Jā, aizgāja. Bērni arī aiziet. Tā kāpēc ne, lai viņi iet draugi. Viņi arī reizi gadā varbūt iziet. Viss. Pārējā laikā kaut kā neaiziet līdz meža tā. Bet šajā dienā tas viņiem ir vienkārši, kā saka, izklaide šās dienas. Ja visi, tad visi. Jā. Ko tu mājās paliksi? Mājās tāpat izsēdēsies. Jāiet ir dabā. Tev jāapļaujiet! Pirmais masts mums ir noslēdzies sekmīgi, visi dzinēji ir iznākuši ārā, visi mednieki arī. Ir nomedīts 1 aļņu teļš un 2 meža cūkas. Veiksmīgos šāvējus lūdzu 2 soļus uz priekšu. Skuiņa, ko pielikt pie cepures. Apsveicumi. Šis ir visbrīnišķīgākais, visdabīgākais komandas, kurai šobrīd mēs uztveram, ka tā ir ģimene, veidošanas treniņš. Jo ir kopā jāaiziet, jāiet mežā, kopā jāaiziet, kopā ir jādara kāds tas darbiņš, kas ir uzticēts. Jā. Un katrā ziņā draugiem tas ir notikums, par kuru pēc tam ilgi un daudz visi runā. Kā tur bija, kurš apmaldījās, kurš neapmaldījās, kurš veiksmīgi izgāja, kurš sabrīda zābakus, kāds bija medījums, kā pietrūka, kā bija par daudz, un tā tālāk un tā joprojām. Tas viss tiek aprunāts un pārunāts vēl ļoti ilgi. Nav, Džeki, mēs tikai esam 100! Davai, aiziet! Jūs redzat kaut kādu analoģiju dzīvē ar šo procesu, ko sauc par medībām? Šie cilvēki atbraucot savā ziņā mēģina nomedīt savu ģimenes dzīvi. Katrā ziņā noķert to ģimeniskā komandas sajūtu viennozīmīgi. Tā sajūta noteikti ir svarīga, jo viņiem ir svarīgi, lai tie bērni un tas vīrs un sieva ir blakām. Šodien ļoti daudziem bija no tās savas komforta zonas jāizkāp tomēr, vai ne? Un ja es arī ikdienā ar mašīnu aizbraucu līdz darbam, aizēju tur pāris metrus atpakaļ, jā. Piemēram, šodienas masti, kas kopā es pieļauju, ka bija kaut kur pie 10 kilometriem kopumā, tas bija arī pārbaudījums, protams. Un arī interesanti, izejot no masta, cilvēki ir piekusuši un liekas, visu pēdējo reizi un ārrots vai būs vēl. Un paiet kāds laiks un saka, jā, nē, bija forši, mēs vēl nāksim. Kaut kas tur, kaut kāds āķis ir, es nezinu. Jā, es tiešām atklīpoju ārā. Palīdz! Cūku bars ielien iekšā. Jā. Višķi pakusis ir, bet iekšā viņas ir. Jāmēģina dabūt arī ārā. Druvis būs tur pie tā staba un gintu es nolikšu tur atkal tālāk. Jā? Šauj garām. Tur jau arī tā medība burvība daļai slēpjas, jo tā kā mums, piemēram, šeit laukos, medības jau vairāk ir
vismaz es gribētu teikt tāds kā socializācijas pasākums, ja? Jo ikdienā katrs ir savos darbos, un visam tā, ka pienāk tā nedēļas nogale, tad beidzot ir iespēja visiem satikties kopā, parunāt kaut ko jaunu uzzināt. Nu, šitas ir mehāniskais, šitas ir drošāk. Jo bija variants, kad meitenes uzstādīja mierīgi telefonā. Es saku, nu pagriezies, apgriezās, tad ir citur, tad ir vēl kaut kur. Ārā tik? Nu, tāpēc gājām pēc šitāda. Esam ieņēmuši vietu uz masta, tagad drīkst pielādēt. Jūs viņam teicāt šau garām? Jā. Mednieku vidū it kā tā nav pieņemts novēlēt labu laimi vai vēl kaut ko tādu. Parasti saka nespalvas vai šauj garām vai kaut ko tam līdzīgu. Tad tā ir tāda kā zīme, ka noteikti paveiksies. Iepriekšējā mastā arī šādi pat vēlējumi tika izteikti un bija tīri sekmīgi. Šodien jūs varat atļauties nošaut divi aļņi bija, ja? Jā, stirnas un meža cūkas tās praktiski bez ierobežojuma, jo es nezinu, kāpēc pēdējos gados bija grūtības ar tām stirnām, neviens viņas nemedīja, kā ļāva ar tādu domu, lai pavairojas, un šogad tas gads, ka viņas ir savairojušās pat ļoti lielā daudzumā, bet kaut kā pēc inerces vēl joprojām neviens viņas īpaši medīt negrib. Tā kā mūsu apkārtnē vairāk stirnu iet bojā sadursmēs ar automašīnām nekā medībās. Nu, meža cūkas pats pa sevi. Es domāju, mūsu gadījumā tā populācija pietiekoši labā stāvoklī. Un, ja mēs vēl pietaupīsim nedaudz tās civēnmātes, ja šausim tikai šā gada civēnus un pērnos, tad cūka tā ir tāda suga, kuru praktiski nav iespējams mūsu apstākļos iznīdēt. Kaut ko šaujam. Tur kaut kur, ja? Jā. Tas ir tajā flangā. Varētu būt, ka kaut kā cūku bariņš spruka ārā. Tas labi, ka tajā flangā izšāva. Tagad vismaz dzinēji pagriezīsies vairāk uz to pusi. Viņam tāda tendence vienmēr ir iet uz šāvienam. Pieci kopā. Jā. Un viņš tas te kalna mala visa palika nedzītam, jo viņi tādās grupiņās savākušies, tā iet klačus izdami, bet Nu jā, tad tie zvēri kaut kur šitien varbūt ir arī nosaukt. Protams, jā, viņi vienkārši paiet no tādas grupiņas maliņā un nemaz nekustās tālāk. Mīnus ir tas, ka mūsdienās vairs nerāda tās vecās Krievu filmas par karu, kur vācieši to mežu ķemmē. Vismaz būtu kaut kāds mācību materiāls dzinējiem, viņi zinātu, kā tas pareizi, jā. Nu kā? Saunis skrēt. Jā? Jā, nu tā riktīgi. Šitādam baram? Jā, gar malu viņš tā kā no vienas, tāpēc tam mēs sagājām arī uz kopā, viņš tā gar mums. Sabijāties? Nu, labi, ka viņam nebija regu. Saprotu, to zupu tagad, jā. Man ļoti laimējies ar to, ka man ir brīnišķīgi draugi, kuriem ģimene ir vērtība. Un jūs arī šeit redzat, ka ir ieradušies 3 ģimenes, būtībā vairāk vai mazāk visām ģimenēm 3 paudzes šobrīd šeit. Ir tādi pavisam mazi bērniņi, tad ir jaunieši ap gadiem 30 un nākošā paudze tie ir 50 gadnieki. Un tas ir ļoti forši. Šitā te ungāru kaka viņu padarīs vēl asāku. Ja mēs tā vispārnāt paskatāmies, kas tad ģimenēm mūsdienu Latvijas sabiedrībā ir tas lielākais deficīts? Es domāju, ka lielākais deficīts ir kopā pavadītais laiks, ko ģimenes Latvijā kopā pavada ļoti maz laika. Un es teikšu tā, ka, protams, reizēm liekas, ka visvieglākais ir palikt mājās, lai tur bērni dara savas lietas. Un tad es tā saprotu, nē, kamēr tie bērni ir mums iedoti, mums ar tiem bērniem ir kopā jādarbojas. Un, ja mēs dzīvojam laukos, ja mūsu tētis ir mednieks, kāpēc mums neiet pendībās, kāpēc mums nevest uz mežu barību, kāpēc mums neizmanto to, kas mums šeit ir. Un visiem kopā, kāpēc mums nebraukt kopā makšķerēt. Jo tas brīdis, kad tie bērni ir šeit, tas jau ir īss. Tad ir jāgaida vēl kāds brīdis, kamēr ir mazbērni, un tad to visu var darīt kopā ar viņiem. Bērni noteikti ir virzītājs. Jo, godīgi sakot, ja man nebūtu bērni, es pavadītu dažu labu brīvdienu mājās pie televizora.
Bet tā kā ir bērni, es saprotu, ka man gribas, lai viņi redz, ka var pavadīt savādāk, lai viņi kaut ko iemācās, kaut ko ieraug, redz, kas apkārt notiek. Mēs esam ne tikai radi, bet mēs esam arī draugi. Bet mēs esam dzinēji tikai vienreiz gadā, šī dienā. Un tad, kad 6 gadi atpakaļ tas notika, tad mēs arī reizi gadā gaidām šo dienu, lai izstaigātos pa mežu. Tad es arī vispār skatos savādāk uz medībām. Nav man tādi vairāk tie jautājumi muļķīgie, kas ir tiem, kas medības nepazīst. Es jau nezinu, vai es baigi pazīstu. Bet būtībā ir tā, ka tā ir interesanta lieta, tā ir vajadzīga lieta. Un te, jūs man teicāt, ka es tā kā, kurš daudz runā, ja? Bet šī dienā visām sievām ir muti jātur ciet, jo šeit ir vīru lietas. Jūs saka arī to, ka tās ir ģimenes medības. Mēs jau te esam ģimenes, un būtībā ir tā, ka mēs jau 30 gadus turamies kopā kādas 7 ģimenes. Un mums visi svētki, kas ir lielie svētki, Lieldienas, Jaunais gads, Kapu svētki, kas ir galvenais gada notikums, Jāņi, mēs svinam visu kopā. Un jūs redzējāt, ka šodien mums ir jau sadzimuši mazbērni, pilns pagalms. Un mēs paliekam vairāk un vairāk. Un kopā mēs esam ļoti daudz, un tā mēs visus šos gadus turamies kopā. Ir par to varbūt arī stāsts, ka absolūti, man liekas, ka laukos ir tik kvalitatīva dzīve. Un tā ir dzīve, nevis virtuālā pasaule. Tā ir riktīgi dzīve. Nekad neesat strīdājusies? Nē, esam, protams. Nē, kas tad vēl? Protams, ka esam. Protams, ka esam strīdējušies. Tādiem ir bijis tam medībās iet kopā. Nē, medībās tur sakoncentrējies uz lietu. Bet varbūt tā analoģija arī dzīvē, jūsuprāt, notiek tā, ka tādā pašā ģimenes dzīvē, piemēram, citiem vieniem ir ar vienu mastu viss, un citiem viņi cenšas, un viņiem tur nesanāk. Jūs domājat par ko tieši to? Es domāju par ģimenes dzīvi kā tā. Dzīve jau ir gara. Dzīve ir gara? Jā. Tu domā, ka viss var domāt, ka viss vēl var mainīties? Nē, zini, kā mums teica mūsu vedēji, ka vispār vissvarīgākais dzīvē ir nodzīvot to pēdējo posmu. Mēs esam ģimene, un mums vēl kaut kur ir 2 bērni. Bērni ir tikai viens. Mums ar šo jaunu kundzi ir 3 tādas saliedētības, tāds pasākums, jo nav tāds kaut kāds savādāks iemesls, kur citur svinēt tos svētkus. Un tāpēc ir Lieldienas ir tajā mājā, medības ir tajā, Ziemassvētki ir tur, Jaunais gads ir tur. Un tas viss arī Jālūgas rajonā arī apgrozās. Un nav citas domas kaut kur citur vispār kaut ko tam līdzīgi svinēt. Un, ja runa vienmēr par 18. novembri, tad es viennozīmīgi skaidri zinu, kur es viņu pavadīšu. Varbūt es kaut kādu iemeslu dēļ, es varbūt neaiziešu uz mežu, bet es zinu, ka es būšu šeit. Vai es pieskatīšu bērnus, vai es ēdīšu rosolu, vai es mizošu kartupeļus un tā tālāk un sagaidīšu medniekus, bet es būšu šeit. Kas ir tās lietas, ko jūs mācījat jaunajiem? Kas ir viņa kļūdas, piemēram? Visu māca tā kā strādāt, māca, jo jaunie ir slinki. Vairāk dīrēvot šitādi veci un visi. Tā ir. Viņi tik uz to šaušanu kāri. Šaušanu, jā, un iet un būt un tā. Bet jādara jau viss. Kas jums te patīk? Svaigais alūksnes gaiss. Alūksnes mežos esot vissvaigākais skābeklis pieejams. Un?
Un tā kopā būšana, tas nav svarīgi. Kopā būšana, ģimeniskums. Tur jau no rīta, kad lasīja cilvēkus, tad var just, kad 5 ir vienu uzvārdu, nākamie 5 ir vienu uzvārdu. Jā, tas tāds... Es smējos, ka šī ir mūsu ģimenei visspēcīgākā tradīcija, kas ir saglabājusies valsts svētku medības. Kaut kāds izskaidrojums? Nu, būtībā dzinēja medības jau viņu sezona ir rudens un agrā ziema. Tas tikai šis periods. Un tad vienīgie lielie svētki, kas sanāk pa ceļam, ir valsts svētki. Jā, un Alūksnes pusē ir ļoti, manuprāt, izplatīts šis medību hobijs. Un mums ģimenēs visi, jā, pārsvarā visi ģimenes draugi, kas ir, katrā ir visur tēti ir mednieki. Tad arī mēs visi esam audzināti, radinot, redzēt dzīvnieciņus, atpazīt pēdas. Jā, reizē kā mācāmies burtus rakstīt, arī kādas ir Aldim pēdas, kādas ir Bukam. Un meža cūkai. Artūrs, šis puisis, kas sēž man blakām, viņš 5 gadu vecu, nē, mazāk, viņam bija 3 gadi, kad viņš sāka normāli runāt, viņš prata grāmatā rādīja, kur peldošam bebram ir jāšauj acī. Jūs tādi rūdīti jaunieši esat šajās lietās. Jā. Es nē, bet es mācos. Jo skaisti ir tas arī, kad mēs tādi, varbūt, kuriem nav tās medības tik tūkst, tiekam iesaistīti šajā visā. Es, piemēram, 1. gadu esmu. Baigi fēni. Sievas visiem, ne? Es visiem, nu, kad es varu, tad es braucu. Višreiz nesanāk vienkārši no Rīgas atbraukt. Tas no Rīgas? Un tagad jā. Tā, oriģināli no Alūksnes. Man atkal pārsteidz šobrīd, ka tieši daudz jaunieši Alūksnē ir atgriezušies. Tāpat arī, man liekas. Viss kaut kur ir daudz jaunieši, tā kā es domāju, ka tendence ir tieši otrāda. Man liekas, ka viņi par tiem, kas ir prom, viņiem tāpat ir tik svarīgi brīvdienās atbraukt, ja ir brīvs vīkends. Mēs jau šeit esam. Vai ne? Un tas tiešām liekas tik forši, ka ja ir brīvas brīvdienas, tad braukt tieši uz Alūksni. Kaut kas šeit ir īpašs. Uzmanību! Porciju izlozi! Tā, ideja ir tāda. Apklusa, visi kārtībā. Eva sauc cimtas, lai medniekus un visu pārējo nāk pie manis, te kārtis, vienu izvelk un paņem. Jakovļevs, Bosvenieks, Dosi. Auniņš, Stilveks, Aksīša dzimta. Mēs lasām presē, par visādiem bērnu pabalstiem, gan par dažādām sociālajām programmām, kas būtu nepieciešams, lai atbalstītu ģimenes. Nu, man šķiet, ka arī valsts Latvijā ģimenes atbalsta. Es nu vēl kā biju Šveicē. Pēc bērna piedzimšanas vecāku laiks, kamēr viņam var pavadīt mājās, ir 16 nedēļas. Mums ir pusotras gads. Es nezinu, man liekas, ka mēs ļoti čīkstam un ļoti, tā kā, par ļoti daudz, ko mums liekas, ka kaut kur citur ir labāk. Nu, nav tā. Tāpatās es iepriekš nebiju ar to tā kā domājusi, bet ņemot vairāk, ka esmu pedagogs un mainījās darba samaksa šogad. Mēs par to tā kā vairāk paskatījāmies nodokļus. Un, nu, godīgi sakot, iepriekš to nebiju tā piefiksējusi, ka maniem kolēģiem, kuriem nav bērnu, un man, kam ir bērnu, mums nodokļi ļoti atšķirās. Un tikai visu laiku domāt par to, ka kaut kas nu, mums tā kā pietrūks, un tā es domāju, ka tā nav. Ka tā nav. Un arī par ģimenēm un par bērniem, tie ir mūsu bērni, un tā ir mūsu ģimene. Un kāda tā būs un kā tas veidosies, ļoti daudz, kas ir mūsu pašu rokās. Protams, ļoti jauki ir, ja atbalsts ir vairāk, nu, labāk un tā, bet tik un tā ģimene balstās, nu, mūsos pašos ir tā ģimenes vērtība, un ģimenes sāk veidoties no mums pašiem. Neviens no malas neatnāks un to vērtību neieaudzinās, man tā šķiet. Un tāpēc arī man ir svarīgi
saviem bērniem šobrīd, kamēr viņi ir kopā ar mani, iedot tās ģimenes vērtības un tās lietas un laiku pavadīt kopā, jo es saprotu, ka tas ir darbs ilgtermiņā. Un ka es ļoti ceru, ka viņi no tā, ko mēs tagad darām, ka viņi arī kaut ko no tā darīs ar saviem bērniem kopā. Tātad mūsu gadskārtējās 18. novembra medības ir noslēgušās. Noslēgušās viņas ir sekmīgi. Visi sveiki un veseli mēs vakarā esam atgriezušies šajā viesmīlīgajā Vrakmeļa ģimenes mājā. Neskatoties uz to, ka daži pa tam vidam bija pazuduši, viņi tika veiksmīgi atrasti un atkal ir mūsu vidu un viss ir kārtībā. Aļņus mēs esam pēc savas saprašanas kaut kā sadalījuši. Un tie jums visi tagad jau ir maisiņos un ir gatavi ceļot uz mājām uz jūsu leduskapiem. Ja kādam ir iebildes pret to, kā aļņi tika sadalīti, lai tas runā tagad vai lai klusē mūžīgi. Ballīte var sākties. Priekā! Priežu mēži esmu dārgām saitēm sies. Šeit ir mana tēvu zeme, esmu dzīvis gaudma lietas. Šeit ir mana tēvu